Lūk, arī 8. cīņa, kur būs pēc kā viens noteikumiem starp Valēriju Mikalauskas un Zauru Dživādovu. Abi Latvijas pārstāvi. Tiesa neviens nebūs no latviskiem uzvārdiem, bet viņi ir Latvijas pilsoņi. Ļoti spēcīgi sportisti. Viņi jau pērn jau vienreiz tikās savā starpā. Cīnījās par vakāto Latvijas čempionu jostu vidējā svarā. Sīva, patiešām sīva, asiņaina, smaga cīņa, kurā izcīnīja uzvaru pēc punktiem Zauru Dživādovu. Kārtējo reizi Valērijs nodemonstrēja savu sīkstumu, savu izturību. Lai arī viņš, ja nemaldos, kā 6 knockdowni bija, viņš vienmēr cēlās un turpināja cīņu. Valērijs ne tikai startē kickboksā. Pēc kickboksa viņš arī ir vairāk kārtējis Eiropas čempions pankratījumā. Tas tāpatās kā kudo ir ļoti līdzīgs MMA. Cīņām bez noteikumiem, tikai tur arī kimono. Kimono tur kaut kas līdzīgs, arī tāds apģērbs. Redzat, Mikalausku sekundē bokstreneris Korāviņš un viņa brālis Rolands. Lūk, arī izsauc Zauru Dživādovs, kurš ir vairāk kādreiz Latvijas čempions, Baltijas čempions, Eiropas čempions. Vidējā svarā absolūts reitingu līderis, pusmugajā svarā otrais numurs aiz Marka Lavrinoviča. Bet principā viņš ir Latvijā uzvarējis visus un visu. Vienīgais, kas ir palicis Marks Lavrinovičs. Bet kopš pagājušā gada Zaurus startē tikai un vienīgi vidējā svarā. Viņš teica, ka pusmugais svars tas nav priekš viņa. Viņš neplāno vairāk tur atgriezties. Pēc viņa uzvaras sērijas var spriest, ka viņš jūtās ļoti ērti. Svarā līdz 76 kg. Es domāju, ka varbūt viņam pat arī nevajadzētu arī atgriezties tur. Domāju, ka cīņa revanša cīņa ar Valēriju varētu būt pati interesanti, kā viņa pirmā cīņa. Tas notika pagājušajā gadā. Kā jau teicu, tā cīņa beidzās pēc punktiem ar Zauru uzvaru. Vairāk prasīšu, kāpēc cīņa nenotiek par Latvijas čempionu jostu. Aizstājas cīņa otrāk revanša. Zaurs vienkārši principā pateica, ka viņš tā nevēlās. Viņš grib reitingu cīņu. Tas viņa lēmums, viņš to drīkst. Kā zināms, ka pusgadu titulu īpašnieks var neaizstāvēt vispār jostu, vai pats izvēlēties, par ko sisties. Jāskatās, protams, kas ir reitingi atrodas, no tādiem viņš var izvēlēties. Bet otrajā pusē gadā nosaka federācija. Savā pretēji pēc gada viņam josta automatizēts. Kurš tas šoreiz būs stiprāks? Mikalauskas vai Dživādovs? Ai, uzvar stiprākais! Kā redzam, ringā atkal ir Dmitrijs Savickis, ringa tiesnesis. Zauru Dživādovu sekundē viņa ilgadējais draugs un spārīņu partneris, komandu biedrs un spārīņu partneris Viktors Barjakins, kurš arī ir savulaik uzsāka ļoti daudzsojošu kickbokseru karjeru, pēc tam pārgāja uz MMA, kur arī diezgan veiksmīgi startēja. Šobrīd viņš ietur pauzi un ringā nav manīts. Cīņas formula ir 3 raundi pa 3 minūtēm. Nepieciešamības gadījumā 2 ekstra raundi. Laiks un cīņa var sākties. Valērijas stiprā puse ir roku tehnika. Viņam ir ļoti spēcīgi. Viņš ir labs boksers. Redzat, viņš arī daudz strādā ar rokām, aizmirstot pielietot kājas. Tas tomēr ir kickboks. Savukārt Dživādovs, viņš labi strādā gan ar rokām,
gan ar kājām, māk tās kombinēt. Ļoti spēcīgs kaikiks. Tas ir sitiens ar kāju galvas rajonā. Zaurs jau uzsāk jau ofensīvu. Jā, pagaidām jā, tas ir atļauts saķert amatieros, amatieru noteikumiem, kā viens kājas saķert nedrīkst, šeit drīkst un izdarīt. Redzat, jā, nu jau pirmais knockdowns. Acīm redzot nav, tomēr knockdowns, tiesnes atļauj viņam iecelties, neatskaitot līdz 8. Oi, spēcīgs sitiens. Nu šoreiz gan ir knockdowns. Tiesnes aizsūta uz brīvo stūri, respektīvi balto stūri, Zaudževādo un atskaita Mikalovskam knockdown. Zaurs, protams. Pēc ir atkal knockdowns, vai tas pārvērtīsies par knockoutu. Respektīvi, ja tiesnes aizskaita spēja, aizskaita līdz 10 un sportists nespēja savākties tajā laikā, jautājums tiek ieskatīts knockouts. Redzam, līdzīgi tā kā pirmajā cīņā, arī pirmajā cīņā ļoti bieži Miklaus atradās ringa dēļ, taču vienmēr spēja piecelties un nolikt cīņu līdz galām. Arī interesanti, ka pirmajā cīņā arī vienreiz uz grīdas atradās Džavādovs, arī tika aizsūtīts knockdownā, taču tieši pēc tā knockdowna Džavādovs aktivizējās vēl plus 100%. Jā, Zaurs provocē savu pretinieku, ļauj teorētiski viņu sīst. Bet es domāju, ka viņš zina, ko dara. Pirmais rauns ir beidzies, bet pēc tā kā Valērijas klibo, droši vien, kad ir normāli acis kāja, kaut ko stāst viņam viņa brālis Rolands Mikalovskis. Pazīmies, ka Roviņš Valērijam iesmērē vazelīnu. Vazelīns domāts, lai mazāk būtu traumas. Sejas uzsmērē, lai sitiens vairāk slīd nos, lai nav nekāda pušuma neveidojās pēc sitiena. Redzam, savukārt Džavādo stūrī sekundām lomā ievitās jau minētais Barjakins un viņa ilgadēja Zaudževādo treneris Šārs Šeiks. Dzirdam tiesneša saucienu sekundām pamest ringu un otrais rauns var sākties. Kā redzam, Zaurs, jā, nu, tagad ir trāpījumi pa zemāk pa jos vietu. Līdz ar to tiek apstādināts laiks. Varbūt tas ir taktisks gājiens, cits sportists to izmanto kā taktiski, kaut kur te apvidū trāpa, varbūt nav sāpīgi vai tā tālāk, jo tomēr ringā kāpt bez aizsarga bandāžas nedrīkst. To pirms cīņas pārbauda tiesneši. Nākal arī brīdis, tas, protams, nav knockdowns, taču tas brīdis, kad tu nokrīt, kad sportists nokrīt un ceļās, tas tomēr viņam patērē ļoti daudz enerģijas spēku. Un tāpēc Zauram tas ir šādi taktiski to dara. Redzam, Mikalovskis ļoti labi strādā ar rokām, taču aizmirst aizsargāt kājas. Un ko redz Zaudževādovs, atbildot ar loki.
Principā, vietējot iepriekšējos raundus, Zaurs ir stabili labāks, gan taktiskajā ziņā, gan arī fiziskā ziņā. Redzams, ka Zaurs ir bišķi nopietnāk sagatavojies. Vairāk ir tieši gatavojies cīņai pret Valēriju, redzat Valērijam. Jo pārsis deguns. Cīņas sportā tas nekas ārkārtējs nav. Jo sportistiem, kas nodarbojas cīņas sportu, tad lauz degunu vispār neuztrauc, jo es nezinu nevienu cīņas sportu pārstāvu, kuram vismaz viena reize nav bijis lauz deguns. Ļoti skaists sitiens pa kāju. Vaļiera kārtējo reizi ir uz ringa dēļiem. Tiek atskatīts knockdowns. Redzams, ka ļoti nopietni pēc sakariem plankumiem var saprast, ka ļoti nopietni asist kāja. Valērijas ir cīnītājs, nekad nepadodās. Par spīti savam lielajām sāpēm, atsistēja kājai, atsevišķiem degunam viņš turpina cīņu. Principā tā ir tāda retrospekcija pirmajai cīņai, jo pirmā cīņa bija līdzīga ar biežiem knockdowniem un ar sīvu cīņu. Jā, dāmas un kungi, vēsture atkārtojās atkal trešais rauns, no kurš tad galu galā būs spēcīgāks. Uz ekrāna atkal varat vērot aizvadīt raunda spilgtākos brīžus. Ja vērtē pirmos 2 raundus, tad, protams, uzvar pirmos 2 raundos ir pilnīgi Zaura Džavādo pusē. Valērija tagad izskaņošies 3. rauns. Valērija var glābt tikai sitiens, nakautējuši sitiens. Pēc kā Zauram jāatrod uz ringa dēļiem, jo, ja tā turpināsies, tad par punktiem viennozīmīgi uzvar izcīnīs Zaura Džavādo. Tāpēc izskatās, ka Valērijas ies uz pilnu banku, jo viņam citu variantu nav. Arī Zaurs nepaliek lēnāks. Viņš turpina ofensīvu. Arī laikam viņam ir devuši sekundanti uzdevumu negaidīt, neaiziet līdz tiesneša lēmumam, bet cīņu beigt priekšlaicīgi. Pēc joprojām Valērijas aizmirst aizsargāt kāju. Pēc citiem nolaiž. Grūti pateikt, vai trāpīja zemā pa josas vietu, bet Valērijas rāda, ka trāpīja. Vai tā ir taktiska lieta vai nav, to tikai zina pats sportists. Vai kārtēji sitienu, tomēr Valērijas turpina. Valērijas izmanto troses, kas, protams, ir aizliegts, jo tiesnes droši vien arī aizliegts viņam to. Principā pieturoties pie trosēm ir aizliegts. Tieši tāpatās, kā arī cīņa notiek būrī, jeb 8 stūrī, tur arī pie sportistiem netiek ļauts. Redzat, Zaurs parāda, ka viņš savu pašpārliecinātību, kad demonstrē, kad viņš nebaidās no Valērijas sitieniem. Valērijas arī bišķi kapjuk, un tieši sita pieras rajonā, kas ir cilvēkam ir spēcīgākais ķermeņa daļa. Varbūt, ja trāpītu žokļa rajonā, situācija varēja krasi izmainīties. Protams, ne pa labu Zauram Džavādom. Taču viss beidzās labi, un cīņa tiek turpināta. Zaurs vēl joprojām turpina izklaidēt publiku, provocējot Valēriju Mikalauskas, kurš ir izpumpējies. Bet turpina cīnīties.
Viņa iepriekšējo cīņu daudz eksperti nosauca, tas bija pagājušajā gadā, daudz eksperti nosauca par gadu labāko cīņu. Patiešām tā bija bezkompromisa. Ja šī ir bezkompromisa cīņa, tad iepriekšējā bija daudz nopietnāka, jo šajā cīņā, uz šo cīņu sportisti jau viens otru jau iznāca, jau zinot viens otru. Iepriekšējā cīņā tomēr tā informācija bija salīdzinoši skopāka. Un tomēr bija tituls, un tā atbildība bija daudz lielāka. Nu, jā. Trešais rauns noslēdzies. Es domāju, ka te papildu raundu nevajadzētu būt, jo skaidri redzam, ka Zauris bija labāks. Zauris turpina uzvarēt. Viņš uzvar. Viņš priecē, viņš braukā pa pasauli, arī tur uzvar. Viņš nesen bija Taizemē, kur uzvarēja vietējā turnīrā. Kā zinām, taizemiešu boks, kickboks, kurā ir atļauts klinčs un tūcīņa, sistiena ar ceļi un alkoņiem. Viņš tur spēja uzvarēt, un tas vien parāda Zaura augsto līmeni. Sajūts, jā, jau pavisam drīz. Liena paziņos, kurš tad 8. raundā uzvarēja un kā uzvarēja. Bet jau pavisam drīz mums arī sagaidīs Baltijas titulu cīņa, tā kā, spriedze paliek lielāka. Noteikti nevajag nekur doties. Ja nu vienīgi kādā brīdī var aizšmaukt nopirkt uz Fight Shop kā TM logo emblēmām pārklāts drēbes. Vai nu krekls, vai nu šorts, vai nu cīms, viss sporta inventārs. Jā, Zauris Žavādovs, nekāda pārsteiguma nav. Cīņa bija ļoti skaista. Kā jau bija gaidāms. Šī vīri vienmēr rāda skatāmas cīņas. Ļoti cienīgi viens otram pretinieki. Как себя чувствуешь? Я тебя поздравляю, молодец. Спасибо всем за поддержку. Те, кто в меня верили во втором бою, спасибо большое. И те, кто не верили, спасибо за то, что дали мне мотивацию. Спасибо моей команде Евгений Алексеев, Саша Шейкис и Виктор Борякин. Спасибо большое. Заур Žavādov, аплодис слушаю! Еще раз снова я благодарю своего генерального спонсора, компанию СРР и Евгения Борисовича Слобина. Спасибо. В прошлом году ты выиграл Валерий Михайловский с пачком. Ты ожидал, что вот этот раз то же самое будет? Что такой трудный бой будет? Я больше надеялся. Я знал, конечно, что он готовится. Они посмотрели мои ошибки. Я знал, что он тяжело готовился. Я очень часто слышал от разных людей, что у него хороший тяжелый лагерь. И я думал, конечно, будет на тяжелый бой настраивался. Но в то же время я хотел окончательно закончить все эти вопросы. Что лучше, и хотел нокаутом выиграть. Но если так бывает, когда настраиваешься на нокаут, то его не приходит. Ну, я думаю, зрителям понравился бой. Получился красиво. Когда будешь защищать свой олимпийский титул и против кого ты хотел его защищать? 76 килограмм, так я сейчас беру 76. Буду защищать тогда, когда предложат организаторы. А против кого? Кого дадут, потому что я так сильно, я знаю, 80 килограмм есть Марк Лавринович, еще другие ребята в 76. Не знаю, посмотрим, кого дадут. Спасибо большое. Да, спасибо.